9 pakalni un 2 glaznaini ezeri, kas piešķir pilsētai īpašu ainaviskumu. Šodien izbraukumā dosies ar ekskursiju vilcienu Frici. Vēsturiski Talsu stacijā jau pieturēja bānītis, kas pa šauslīšu dzelzceļu pasažierus un kravas pārvadāja no 1916. līdz 68. gadam. Es ielūkoties Talsu pilsētas vēsturē. Par 9 pakalnu pilsētu Talsu sāka dēvēt pagājušā gadsimta vidū. Talsi kā Vanemes ciems pirmoreiz rakstu vietās minēti 1231. gadā, kad Romas pāvesta sūtnis Aldis Balduīns parakstīja līgumu ar Kuršu cilšavēku un amatnieku pilsēta ar nelieliem rūpniecības uzņēmumiem. Talsu ezers agrāk saukts arī par Martinelli ezeru. Tā krastā bijušas vairākas nelielas ražotnes, bet 19. gadsimta beigās darbojusies vilnas fabrika. Tieši, ka tad, kad Lamikins nomiris, cilvēki no Tālas un tos apkārtnes cepurēs pieminiektu pulcējas atceres un piemiņas dienās neskaitāmām sveču un lapu gaismām izgaismots pulklētājs Irlāču Krievijā, jo 9. gadsimtā tad dzīvojuši Kurzemes liepieši. No 10. līdz 14. gadsimtam tas lejusies viena no lielākajām un stiprāk nocietinātajām gados tika izbūvēta bildes sistēma. Tās tika ieklusēja mājas un tas ieguva savu nosaukumu. No 1996. gada ēka ir tik nekā 270 kūkovu sugas un bauda klasiskās mūzikas skanējumu uz muzikālā soliņa. Tas uzstādīts pieminot izcilā komponista Mērķa draudzību ar kādreizēju. Gārda Mīlenbacha iela nosaukta par godu izcilējam latviešu valodniekam un skolautors. Te bijusi tirzniecības skola un meiteņu proģimnāzija pēc Otrā pasaules kara līdz 1960. gada tik krāšņām rozēm, ka iela nosaukta Ziedu vārdā. Laitas iela nosaukta iegūsimātais ceļš Talsniekus šeit veido Laitas mūžas virzienā. Tieši tāpēc iela bijusi pirmā orientētā Talsos. Šo Talsu senpilsētas daļu talsinieki sauc par Tīriešu kvartālu. Nekā laikrakstā parādies raksts par to, ka iedzīvotāji saproti, ka šajā vecpilsētas daļā uz ielas šāvē veļu un talsinieki vēl pajokot, ka Talsiem, bet ja dosies pastaigā pa pilsētu, uziet Kalnītes kalnu. Tas ir vecākais pilsētā. Bet trešais aizmirstais ir Grūnska kalns. Tā talsinieki saukuši to, kas atrodas dodoties augšu pa lielo ielu gar Luterāņu baznīcu. Kalns nosaukts pret vietu, kā nedaudz ūdens. Talsos ir 2 ezeri, tāpēc šos ir teikt, ka izstāstīšana. Tieši trīs dēli vārdos Talsis, Tāsis un Talsis. Un tieši Talsis bijis visdūšīgākais un aizgājis pārznācēju būvējuši Talsu piļu. Vietu par godu Talsim nodēvētu par Talsiem. Vērpetis un vasarā, kad saulēms pie pilsētas pakalpus, rītos pat velta domu redzams ezerā. Rakstnieks Fricis Mierkalns, Lāčplēša karordiņa kavalieris Fricis Hermansons un vēl daudzi citi. Taču Talsos dzīvojuši arī citi, kuri ar savu darbošanos veidojuši mūsu pilsētas dzīvi, Talsu valsts ģimnāzija. Savukārt kādu brīdi lielās ielas kas nopūstīti. Vēlāk 19. gadsimta vidū kalna malā Vanzenes barons von Heki nodedzinātas. Un cirks. Talsos postoši bijuši vairāki galvenajām Talsu pilsētas ielām. Katrā namā tirgotāji un amatnieki ikdienu andelēja savus preces un piedāvāja savu rūpalu talsiniekiem un pilsētas viesiem. Te bija arī pirmā degvielas uzpildes stācija pilsētas keramiķi. Arī lielās ielas pirmie koka nami vairāk kārt nodeguši, taču talsinieki spītīgi tos pēc tam atjaunojuši. Šobrīd redzamās ēkas ielā uzceltas 20. gadsimtā. Baznīcas kalna virsotnē redzama Talsu Luterāņu baznīca. Tā sākotnēji bijusi koka celtne. Pēc Kurzemes hercoga Gotthārda Ketlera rīkojuma
1567. gadā uzcelta mūra baznīca. Šī ir senākā mūra ēka Talsos. Viduslaikos pie baznīcas atradies Kaunas taps un sieksti. Tur sodīti senču varušu turpinātāji, nodevu nemaksātāji un klaušu nepildītāji. Iela, pa kuru šobrīd braucam, agrāk nav bijusi. Visa satiksme notikusi pa kalnu un ūdens ielu. Viņa namā notikušas arī teātra viesizrādes, kuras rīkojas slavenais dramaturgs Adolfs Almenāns. Grūnska viesnīca nodega 1905. gada dragūnu izraisītā ugunsgrēkā. Par vesela Talsu miesta kvartāla īpašnieku, bet Mīlenbaka ielā 11 bijusi pakalnu maizes ceptuve ar Talsu privāto slimnīcu. Pirkuma summa 100 rubļi. Vēlāk nodibinoties Latvijas Republikai, tā kļuva par Talsu katoļu baznīca, kas atrodas blakus kādreiz gada, kad īpašums un ēka dāvinājumā tika nodoti draudzēji. 2005. gadā ēka paplašināta un baznīca vairāk pabeigta sākstu dāļi. Baznīca iegūsa mūsdienīgu māksliniecisku interjeru, komponists Raimonds Tigls rīko brīvdabas koncertus un no Talsos jaunu tradīciju aizsācis arī Inters Busulis ik gadu 1. jūlijā aicinot uz Interdienu. Talsnieki vienmēr lepojušies ar savējiem un par savējiem. Varam saukt tik daudzus nozīmīgus māksliniekus, literātus, mūziķus, zinātniekus, visus, kuri liekot lietā savus talantus, Talsu vārdu nesuši plašajā pasaulē. Pie mums saka ar saulīti sirdī. Tā arī ir ar Talsu saulīti sirdī un svītrikodu dzīslās. Tādi mēs talsinieki esam. Starp citu svītrikods, ko veido 11 Talsu brūnču krāsu salikums, Talsu ezers ar skapkartītes ainavu ir visbiežāk fototiem celiņiem, mīlestības alai un pāris lapenēm. Te izbūvēti vairāki paviljoni un namiņi, pie viena bijis bāles laukums, sauks par Līvacību. 1922. gadā paviljons nodega, bet jau pēc gada uzcelts no jauna. Nukā un ciet visu jaunu veidolu, un tā noteikti jāizstaigā ķēmi kalnu takas. Talsu saulītē ir 8 stari, ko lēnām mēģina iedzīvināt pilsētā. 113. gadā kļuva par pirmo mazpilsētu ar ielu elektrisko apgaismo Reiska. 1906. gadā pēc barona Rādena rīkojuma nošauti 5 bruņotās sacelšanās dalībnieki. Brīvības iela ir viena no galvenajām Talsu valsts ģimnāzija, kam jau vairāk nekā 100 gadu. Sākotnēji tā atradās Mīlenbaka ielā, bet skolas pirmais izlaidums šajā ēkā notika 1955. gada vasarā. Tepat blakus Lāčplēšu kara ordiņa kavalieru piemiņas vieta, kas atklāta 2023. gadā. Ielas labajā pusē, kur redzams neliels laukums, reiz 20. gadsimta 30. gados bijusi otra pilsētas degvielas uzpildes stacija automobīļiem un motocikliem, kas tajā laikā Talsos saradās arvien vairāk. Ielas kreida 905. 1907. gada revolūcijas upuriem. Leču kalns ir pēdējais no šodien skatītājiem Talsu pakalniem. Reiz tas bijis augstāks, taču tev arī šeit jādodas pastaigā. Kreisajā ielas pusē mūsu gaismas pils. Talsu galvenā bibliotēka, kas pēc vērienīgiem pārbūves darbiem te pārcēlās 2019. gadā un vēra durvis grāmatu mīļotājiem, novadpētniekiem un lasītājiem. Savulaik Brīvības ielā darbojies krogs. Vēl kāds interesants fakts. Ielu uzraksti senāk bija rektors, un lai zemnieki pilsētā atpazītu tirgotājus un darbnīcas, īpaši šeit atrodas lielākā daļa Talsu vēsturisko divstāvu. Lielajā ielā 20. gadsimtā darbojusies gan moderna kafejnīca un ēdienu veikals, gan krogs ar spirta ražotni. Tepat arī Talsu apriņķa kooperatīva pirmais veikals, maizes ceptuve, foto, cepuru, drēbnieku, skārnieku un zeltkuņu darbnīcas, skārnes, vīna darītava, balvieru veikals, apūku pārdotava un drukātava.
No 1924. gada Lielajā ielā 17 te organizētas izrādes, darbojās biedrības koris, tagadējo veidolu nams ieguva 2013. gadā. Tad izveidot arī radošā sēta un pārbūvēta mūzikas skola. Brauciens ar Frici tuvojas noslēgumam, bet cerams, ka tavs piedzīvojums Talsos tikai uzņems apgriezienus. Noteikti dodies pastaigā pa 9 pakalniem, iepazīsti Talsus, uzzini vēl daudz vairāk un izbaudi 9 pakalu pilsētu garšās, smaržās, skaņās un vienkārši dvēseliskā mierā, lai tieši leju tieši tā, kā tu vēlies. Un kā īstenis talsinieks teiktu, kur tu liksies Talsos?